Kā AI palīdz pēdējos pāris gados ar šo? Viņš ļauj jebkuram dizaineram izdarīt vairāk lietas uzreiz, neiztērējot ekstra dienas vai ekstra stundas vai ekstra vēl cilvēku resursus pieslēdzot. Tas ir tieši par nosacīt ilustratorā iebūvētiem kaut kādiem AI tūļiem? Ar visādiem. Nu, principā, tu viens cilvēks var izdarīt daudz vairāk, ja tev nevajag skicēm pieslēgt fotogrāfu vai pavadīt dienu kaut kādos stock images meklējot, lai nokomunicētu to, kas tev galvā ir, bet klients to vēl nav ieraudzījis. Tas, principā, ko tu sākumā stadijā dari, tev ir tā kā strateģiski spēlīties, kā reiz bija, tev ir melna karte, un tu redz tādu mazu laukumiņu, bet tu lēnām viņu tā kā atklāji. Nu, mentāli tas pats ir arī, ka taisa to zīmola identitātes kaut kāda attīstība. Tev kā dizaineram vai radošam direktoram ir skaidrs, kur tu gribi to visu uzbūrt, aizvest, bet tev tur vajadzēs tad pēc tam fotogrāfs, ilustrators, dizainers, maketētājs, daudz cilvēks, kas to reāli pēc 2 gadiem būs ieviesuši, bet tev jāpārliecina klients, ka tev vajadzētu izcīsties šādi, tas būs krūta, redz, kā visas tās lietas izskatīsies, pirms tu ej un dari. Un tad tev ir tā kā, nu, tu nevari visu to komandu tagad nolikt, un tad tu vienmēr izdomāji, kā uzskicēt to, kas varētu būt. Un tad tu vienmēr tā ļoti salasīji, ko nu var internetā salasīt, kaut ko pats izdarīji, apšķēji, kaut ko piemeklēji, kaut ko sakombinēji. Tagad, ja tev ir skaidrs, ko tu gribi izdarīt, tu vari viens pats sataisīt ilustrācijas, sataisīt vizualizācijas, uzbūrt iepakojumus, nu, jebko, ko tev gribās, to var aiziet nofočēt šito, nezinu, māju. Un to savu kaut kādu jauno dizainu uzlikt reiz uz konkrētā konteksta, cilvēks ir iztēlojās, un tu samazini to neskaidrības grāvi, kas viņam mentāli jāpārliec pāri. Un to var izdarīt viens, un tu vari jau pierakstīt tekstus klāt. Normāls, ja tu zini aptuveni, kādu tu gribi balss toni tam brandam, lai nav tā, ka to pēc tam dara cits un vai neviens, un tas vispār neatbilst. Es gribu tur tādu raksturu, un tu vari iedot tur kaut kāds skalu, kā vēl tekstam vajadzētu, tur tiem tekstiem, kas tev ir nelietas. Un es neesmu pēdējo reizi redzējis, kad kāds Lorem Ipsum tagad liktu. Kādreiz tas bija standarts. Vairs neviens, tu vari jau teikt, hei, man vajag to par to, nu, tur pie tos pāris paragrāfus, ko tev vajag prezentācijā, tu uztaisi tādus kontekstu aware par to, kas tas ir, un to tu vari izdarīt viens.